Pavisam nesenā vēsturē. Sajūta ir fantastiska. Beidzot es, mans brālis un māsiņa esam ieradušies šajā pasaulē. Bet drīz mūsu prieks apraujas, jo tiekam ielikti maisā un aiznesti nezināmā virzienā. Mammīte paliek raudādāma. Soļi ir ātri un nervozi, mēs tiekam atstāti pļavā, ir augsts. Mūsu izredzes uz izdzīvošanu mazinās. Mums pašiem vairs neticot, notiek brīnums. Garām ejošie cilvēki Zane un Juris sadzird mūsu vārgās balstiņas. Esam atkal siltumā, dzeram gārdu pienu. Tā nemanot paiet 2 mēneši, un es dzirdu sarunas par jaunām mājām Miera osta. Izklausās interesanti. Agrā pirmdienas rītā esmu ieradies. Saimniece bezgala laimīga, visu laiku mani bužina un aicina spēlēties, bet es vēl tāds nedrošs, jo dzirdu aiz durvīm dobju vau vau. Šis ir daudz lielāks nekā Ogres mājas sargs. Šim jau vien vārds iespaidīgs – Rembo. Bet nepaiet ne nedēļa, kā viņš pie loga jau dzied un aicina mani ārā. Mana mīļākā nodarbe – gulēšana. Tā vaļājos līdz pavasarim, kamēr ieraugu pirmos pumpuriņus un zaros sēdošos putniņus. Jūtu sevī mostamies dabas instinktus. Esmu gana liels, lai dotos lielajā dzīvē. Arī vislabāk barotie kaķi joprojām nes mājās putnus un peles. Aha, redzu tevi, lielā un pelēkā. Nav tas lielākais loms, bet būs gan ko saimniekiem atrādīt, gan sev launaks pagādāts. Kad esmu izsteigājies, vēlos uz mīkstākiem pēļiem atlaisties. Bet kas tas? Loks ciet. Mana izteiksme izsaka visu. Kur tie īrnieki aizgājuši? Viņi par šo grimasi vienmēr smejas, jo līdzīgs pūcei esot. Man pašam tā nešķiet. 1, 2 un esmu iekšā. Savedīšu sevi kārtībā un kārtīgi nosnaudīšos. Nu jau esmu pavisam liels, mēdzu arī nenakšņot mājās. Ja uznāk lietus un divkājaino nav mājās, ar prieku nosnaužos šajā mazajā mājiņā. Galvenais, lai kājas sausas. Ir tik jautri, ka viņi mani sauc un meklē, bet nepaskatās mazāk ierastās vietās. Gadās visādi. Pag, ko viņi tur runā? Kas viens melns un pūkains drīzumā būs? Vēl viens kaķis? Par laimi nē, tas ir niekamās sunītis, kam liels vārds – Zorro. Pēc visiem satraukumiem izbaudu mieru un lūkojos gaisīgajā varavīksnē. Lai noskrien rasa, tad došos pie sirdsdāmas. Kam mūsdienās viegli? Par sevi ir jāpastāv. Lai gan man ir tikai 1,5 gads, pats es jūtos gana liels, lai aizstāvētu sevi un savu teritoriju. Gadās, ka ceļā ir lielāki un stiprāki runči. Šīs iegūtās rētas mani vairs tik ļoti nesāpina kā tā, kas ir sirds dziļumos pēc rudens vakara. Tā rēta ir manī, bet vairs tik stipri nesmelds kā citiem maniem brāļiem un māsām, kas ir izmesti vai atstāti patversmē. Man ir mājas, bet viņiem tikai cerība. Mani vienmēr samīļo un izmasē jaukā krustmāmiņa Santa. Viņa ir daktere. Atšķirībā no citiem baltsvārčiem viņa nepotē. Kā man ir paveicies? Viņa ir fizioterapeite, un man tad ir viena vienīga atpūta. Nemanot ir pienākusi ziema. Sals mani nebiedē, bet netīk tas dziļais sniegs, kas izmērcē visu manu smilšu krāsas kažoku. Nekas tā sirdi nesilda kā piesūkšanās pūkainam halātam. Te es kopā ar savu stingro un vienlaikus mīļo saimniecīti. Mēs daudz rotaļājamies un blēņojamies. Es viņai atlīdzinu, sargājot viņas tehniku. Tā es kļuvu par Miera ostas princi. Turpināšu iet un nākt pēc sava prāta, paretam paspēlēšos ar brāļiem un bez šaubām ieritināšos saimnieku kaigalī un lapatikā murrāšu. Ar šo visu es vēlreiz gribu tev, cilvēku, atgādināt un lūgt, esi atbildīgs par to, ko pieradini. Mēs neesam rotaļlieta. Mēs visu jūtam un arī raudam. Darīsim šo pasauli labāku. Sāksim katrs ar sevi.